Ziemassvētki ir dāvināšanas laiks, tādēļ parasti šajā laikā notiek arī dažādas labdarības akcijas, kurās ik viens tiek aicināts iesaistīties. Labdarības ideju atbalstītāji zina teikt, akciju nevar būt par daudz, jo vienmēr būs kāda sabiedrības daļa, kurai nepieciešams palīdzēt. Jau 6. gadu palīdzīgu roku Ogres Rotarakta un Interakta kluba jaunieši sniedz maznodrošināto ģimeņu bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām. Akcija norisināsies šeit, Tirzniecības centrā Dauga 24. decembrī no 12. līdz 3. Iedzīvotāji, kuri apmeklēs Tirzniecības centru Dauga, tiek aicināti salveču ratos nopirkt kādu nieku un ielikt to salveču ratos. Un pēc tam šeit visi saziedotie nieki tiek sapakoti jaukās paciņās un nogādāti Ogres mazāk nodrošināto ģimeņu bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām. Ogres Rotarakta klubs sadarbībā ar sociālo dienestu organizē специālu Ziemassvētku pasākumu šiem bērniem. Изредка, да, участвую. Сейчас это много где, да, происходит, и, к сожалению, многие семьи нуждаются. Мне очень жалко маленьких детей, когда больные или бедные, что не могут есть, даже как следует питаться. И жалко старых людей. Palīdzētu, ka invalīdiem, ka vajag palīdzēt. Vai jūsuprāt, Ziemassvētku laiks ir tāds īpašs laiks, kad to vajadzētu darīt? Jā, sevišķi Ziemaslaiks. Arī bez Ziemassvētku jau vajadzētu palīdzēt. Ne tikai Ziemassvētkos iznāk. Gada akcija vienu, pēc tam aizmirst par visiem tiem grūdieņiem. Tas ir nedara. Pēc pirmā gada pieredzes gandarījums par paveikto esot jauniešus mudinājis turpināt. Esot vairākas mērķu grupas, kurām nepieciešama palīdzība, tāpēc Ziemassvētku laikā palīdzība tiekot sniegta jaunākajai paaudzei, savukārt lieldienās senioriem Madlienas pansionātā. Atsaucība ir ļoti liela, jo tāpēc, kad mēs neprasām mantisko ieguldījumu, bet viņi var noziedot šo nieku, līdz ar to viņi uzreiz var saprast, kur šī dāvana nonāks, kā arī ne tikai auga iedzīvotāju skaits, kas atbalsta šo akciju un piepildītie rati Ziemassvētku laikā, bet arī bērnu skaits, kam tiek palīdzēts. Jo, ja pagājušajā gadā šie bērni bija līdz 100, tad šobrīd jau ir virs 100. Tas nozīmē tikai to, ka līdzcietība un vēlme palīdzēt cilvēkos nav zudusi. Ziemassvētkos brīnumu grib piedzīvot ik viens. Kāds to iespējams saņems kā dāvanu, bet citam varbūt tas būs dāvināšanas prieka brīnums, jo dāvājot nieku var sagādāt prieku. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.